Sācis Eiropas Reģionālā attīstības fonda aktivitāti atbalsts zinātnei un pētniecībai. Silo pieteiktā projekta daudz funkcionālu lapu koku un enerģētisko augu plantāciju ierīkošanas un apsaimniekošanas modeļu izstrādi īstenošanu. Silava projektu realizē kopā ar sadarbības partneri Latvijas Lauksaimniecības universitātes aģentūru Zemkopības zinātniskais institūts. Projekta specifiskais mērķis ir izstrādāt brīvi pieejamu informatīvo bāzi un interaktīvu biznesa plānu modeli par ātraudzīgo lapu koku apsaimniekošanas modeļiem plantāciju izveidei un ierīkot multifunkcionālus intensīvi apsaimniekotus ātraudzīgo lapu koku un daudzgadīgo lakstaugu ar augstu enerģētisko vērtību paraugu objektus plantācijas neizmantotajās lauksaimniecības zemēs, demonstrējot jaunākās tehnoloģijas un veicot tehnoloģiju pārneses iespēju novērtēšanu. Lai kāpinātu produktivitāti tam visam, mēs izmantojam dažādas mēslošanas līdzekļus. Šeit konkrēti ir atkritumu vielas, kuras satur augu barošanās elementus. Tie ir, tad, ja mēs izaudzējam energokultūru, kas ir cietais kurināmais, vai nu tā ir koksne, vai nu tas ir miežbrāls, vai tā ir niedra auzene, pāri paliek pelni. Tas ir atkritums. Pelni satur daudz fosforu un kāliju. Mēs šeit mēģinām, kā tad kultūra augi reaģē uz to, ka koksnes pelni tiek atgriezti atpakaļ. Ja, šeit mums bija tāda laba sadarbība ar Valdi Auziņu, kurš ir sagatavojis stabilizētas koksnes pelnus, jo vienkārši šādus tādus uz lauka viss nevar likt. Tad mēs vēl izmēģinām arī to, kad, ja mēs izaudzējam energokultūru, kultūra augu, kas ir izmantojams priekš biogāzes ražošanas, tad, kad tā biogāze ir iegūta, tad paliek pāri šķidra masa, tā saucamais digestāts. Šeit mēs izmēģinām arī, kā zālaugi un kā hibrīda apse reaģē uz digestātu kā uz mēslojumu. Konkrēti šeit mums ir mēslojums, kas ir paņemts arī no izmēģinājuma saimniecības, kas ir vecaudzē. Un notekūdeņu dūņas, par to jau Silavai pētījumi līdz šim ir bijuši. Tieši par kārklu plantācijām, gan arī par ieaudzēšanu smiltājos, izmantojot dūņas kā mēslojumu. Un šeit mums ir notekūdeņu dūņas no aizkrauklas ūdens. Šeit ir stādījums ar hibrīdo apsi. Mēs mērķtiecīgi izvēlējāmies divus dažādus klonus, lai parādītu arī selekcijas efektu. Te labajā pusītē ir klons, kurš parasti visos izmēģinājumu stādījumos ir tas viens no produktīvākajiem. Un tad, ja tā uzmanīgi ieskatās, tad šī te daļa, ja, tas ir tas, kas šogad jau ir izaudzis. Tas bija tāds, kāds viņš bija pagājuši gadu, un šitais ir tas, šī daļa ir tāda, kāda mēs viņu iestādījām. Ja. Blakus ir otrs klons, kurš nav tik produktīvs, bet arī ir hibrīda apse un ir apšu hibrīdi. Un tāpēc jau mēs veicam šos izmēģinājumu stādījumus, lai mēs kļūdītos pirmie, un lai mēs pirmie saprastu, ko ir jēga stādīt un ko nav jēga stādīt. Šeit mēs varam redzēt platās slejās sastādītus kokus un pa starpām tādas dzeltenīgi brūnas slejas, kas ir iesētais miežabrālis ar domu, lai kamēr aug koki, lai platība netiek velti, lai platība neiet postā, lai varam gūt kādu labumu, vai nu iegūt biomasu, runājot par enerģētiskajām kultūrām, vai sēklas. Un šeit konkrēti mēs esam jau nokūluši miežabrāļa sēklas jūlija pirmajās dienās. Un tagad ir palikušas tādas pakājītes, kuras varēsim vēl līdz rudenim paaugsies un vākt un žāvēt un nodot biomasai granulu ražošanai. Šeit ir kārklu stādījums, stādīts pēc tādas schēmas, kā visā Eiropā to dara. Mēs arī esam optimisti. Mēs ceram, ka mums būs iespēja tajā brīdī, kad viņi būs izauguši jau kādus 4-5 metrus un diametra 8 centi, ka mums būs iespēja viņus novākt mehanizēti, vismaz demo nolūkos, un tāpēc mēs katram gadījumā esam iestādījuši tādā schēmā, kad starp dubultu rindām, starp šo un šo te, kad ir 70 centimetri un starp katru nākošo kociņu šādā te virzienā ir apmēram 50 līdz 60 centimetri un te ir 1,50 m platums. Tātad šīs te divas rindas kopā, kombainam pārvietojoties, viņš uzreiz var nopļaut divas rindas. Savukārt šīs Itālijas papeles sastādītas schēmā, lai varētu audzēt kā energokultūras un pļauču šķeldošanai. Projekts noslēgsies 2013. gada decembrī.